Meditācija ar diagnostiku, es un mans resurss. Esi sveicināts šai brīnišķīgajā dienā. Šodien vēlos tev piedāvāt meditāciju, kurā tu varēsi paraudzīties uz savu dzīvi, iespējams ieraudzīsi tās lietas, programmas blokus, kas tev traucē, un, protams, iegūsi to resursu, kas tev palīdzēs tev dzīvi padarīt harmoniskāku. Pēc meditācijas piedāvāšu tev paņemt papīra lapu, rakstāmo un pierakstīt tās nozīmīgās atklāsmes, ko gūsi meditācijas laikā. Vēlos pievērst tavu uzmanību, ka meditācijas laikā mēs darbosimies ar mammas un tēta tēliem, par to sīkāk pašā meditācijā. Tomēr vēlos īsi pastāstīt, kāpēc mēs to darīsim. Tātad, mamma un tētis ir pirmie cilvēki, kas mūs ieved šai pasaulē, un neatkarīgi no tā, vai mēs pazīstam vai nepazīstam tos, vai pazīstam, nepazīstam kādu no vecākiem, un arī neatkarīgi no tā, kādas ir vai ir bijušas attiecības ar viņiem, priekš mums, mūsu zemapziņā, viņi ir tādi kā augstākas būtnes. Nosacīti nosauksim tos par dieviem. Un ļoti daudz no tā, ko mēs darām, kā dzīvojam, labās un netik labās lietas, arī apstākļi, kas ar mums notiek, mēs pievelkam paši, tikai lai būtu tuvāki, piederīgāki viņiem. Vai par spīti viņiem. Bet arī šis par spīti viņiem ir tikai darīts tāpēc, lai mēs tiktu pamanīti no šo dievu puses. Un mēs galu galā varētu just piederību tiem. Mēs no saviem vecākiem saņemam ļoti daudz programmas. Viņi savukārt tās saņem no saviem vecākiem. Šī ķēdīte stiepjas ļoti, ļoti tālu. Protams, ir arī labās lietas, talanti, spējas, bet, diemžēl, šablona un programmas neļauj realizēt to potenciālu, kas mūsos katrā ir. Tāpēc šodien mēģināsim iet un iziet uz tiem līmeņiem, kas ir ārpus savas ģimenes, savas dzimtas programmām un radīt sev vislabāko, visbrīnišķīgāko realitāti. Tātad, pārliecinies, ka šo mazo laika sprīdi tu varēsi veltīt tikai sev. Tu esi to pelnījis, pelnījusi. Šis laiks pieder tikai tev. Atceries, katru reizi, kad es teikšu ieelpa, veic to caur degunu un izelpu caur viegli pavērtu muti. Aizver acis. Ieelpa, pauze. Izelpa, pauze. Ieelpa, pauze. Izelpa, pauze. Ieelpa, pauze. Izelpa, pauze. Iztēlojies, ka tu stāvi meža vidū, ļoti, ļoti liela ezera krastā. Pūš pavisam viegls vējiņš, kas ļoti maigi pieskaras tavai ādai. Tu dzirdi dziedam putnus, sajūti, sasmaržo ziedus, te ļoti mierpilni un harmoniski. Ieelpa, izelpa. Paskaties uz ezera ūdeni. Kāds tas ir priekš tevis? Varbūt tas ir tīrs, bet varbūt duļķēns. Varbūt tas viļņojas liegajā vējā, vai ir pavisam rāms. Kādā krāsā tas ir? Kāds tas ir priekš tevis? Zini, šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu vai sajūtu. Tā kā tu to redzi, tā ir pareizi. Tā kā tu to jūti, tā ir pareizi. Ieelpa, pauze. Izelpa, pauze.
Tagad paveries nedaudz apkārt un ieraugi, ka pavisam netālu vai tieši tev blakus ir vai parādās tilts vai laipa, kas ved uz salu ezera vidū. Ielpa pauze, izelpa pauze. Tas ir drošs un stabils. Lēnām bez steigas ej pa to. Nav nekur jāsteidzās, pavisam mierīgi un lēnām savā tempā. Un ejot pa to, tu nonāc uz šīs salas ezera vidū. Ielpa pauze, izelpa pauze. Paveries sev apkārt. Tagad pie tevis pienāk tavi vecāki. Pat ja viņi vairs nav uz šīs pasaules, iztēlojies, ka šajā brīdī viņi ir klāt. Pat ja tu nepazīsti savus vecākus, savus īstos vecākus, vai nepazīsti kādu no vecākiem, vienkārši iztēlojies. Un sievietes tēlam piešķir lomu mamma un vīriešu tēlam lomu tētis. Tā ir tikai informācija kopējā laukā. Tāpēc nav tik būtiski, vai tu skaidri saskati vecāku vaipstus vai nē. Tikai zini, tev klāt šajā brīdī ir mamma un tētis. Tāpat apskati arī, vai uz šīs salas nav kāds dzīvnieks, kam tu pievērsi īpašu uzmanību, vai varbūt tev domā ir kāds priekšmets, ko tu pamani. Lai kāds būtu dzīvnieks, putns, rāpulis, tas ir draudzīgs. Lai kāds būtu priekšmets, tas ir palīgs. Tu tikai piefiksē, ka uz šīs salas ir lieta vai būtne, kas ir atbalsts tev. Dziļa ielpa, izelpa. Bez tam varbūt te aug kādi interesanti koki, varbūt ir kāda māja, varbūt tu dzirdi kaut ko vai jūti. Pilnīgi viss, ko tu dzirdi, redzi vai jūti, ir pareizi. Pat ja šīs sajūtas nav patīkamas, vienkārši piefiksē tās. Nav jāpieķerās, tikai piefiksē. Dziļa ielpa, izelpa. Mierīgi ieskaties sevī, ko tu īsteni jūti. Kādas sajūtas tevi pārņem šeit stāvot, šajā pirmajā salā. Un ja šīs sajūtas ir nepatīkamas, izraisa tevī kādu diskomfortu, paskaties lūdzu uz savu mammu un tēti un pie sevis, vai ja apstākļi tev ļauj skaļi, saki: mammu, tēti, man likās, lai es varētu būt tuvāka jums, lai varētu būt piederīgāka jums, es izvēlējos justies un mēģinu nosaukt to negatīvo sajūtu, ko tu šajā brīdī sajuti, šajā vietā un šajā brīdī. Varbūt tās bija bailes, varbūt aizskaitinājums, tā skaitā par šo meditāciju, vai varbūt tā bija sajūta ķermenī, varbūt nogurums. Nosauc to un tās lietas, kas tevi šobrīd nomāca. Un tad turpini. Bet mammu, tēti, šobrīd no šī brīža es izvēlos citu ceļu un citas sajūtas, harmoniskākas un priekpilnākas priekš manis. Un es tāpat būšu jūsu bērns. Savukārt, ja uz šīs salas sajūtas ir tikai pozitīvas un tikai laimīgas, tad saki: mamma, tēti, liels paldies jums par šo pieredzi.
kas man ļauj dzīvot vēl harmoniskāk, vēl priekšpilnāk priekš manis. Ielpa pauze, izelpa pauze. Vēl nedaudz pavaries apkārt. Esi šajās sajūtās. Un tad paskaties apkārt. Kaut kur tev tuvumā ir vai parādās zemes strēle, tilts vai laipa, kas ved uz otro salu. Un tu ar vecākiem dodies uz to. Nav jāsteidzās, ej savā ātrumā, un tāpat kā pirmajā reizē pievērs uzmanību, kas tev ir apkārt un šīs otrās salas. Ko tu te redzi, ko jūti, ko dzirdi. Varbūt te ir vēl kāds cilvēks vai tēls. Varbūt šeit ir silti, varbūt tev salst. Varbūt viss ir apnicis, bet varbūt ir azarts un interese. Varbūt tā ir sala, bet varbūt pilnīgi kaut kas cits. Tā kā tu to redzi, tā ir pareizi. Un šobrīd atkal pievērsies saviem vecākiem un saki: Mammu, tēti, lai neatšķirtos no jums, lai justos piederīgāka, es biju izvēlējusies justies, vai es biju izvēlējusies būt, un nosauc to, kas tevi ierobežo. Piemēram, es biju izvēlējusies būt nerealizējusies, nelaimīgāka, vientuļāka, bez draugiem, vai nosauc to, kas tieši tev šajā brīdī ienāk prātā. Tas var būt jebkas. Tas, ko tu vēlies pateikt, tas ir viss pareizākais. Un tad turpini. Bet mammu, tēti, šobrīd no šī brīža es izvēlos laimīgāku scenāriju, harmoniskāku, priekpilnāku, baudpilnāku. Un es ļoti, ļoti pateicos jums par to pieredzi, ko jūs man sniedzāt, par to atbalstu un mīlestību, kaut arī es pati iespējams nevienmēr to pamanīju un spēju izmantot kā resursu savā dzīvē. Vēl nedaudz aizkavējies šeit, pavēries apkārt, esi šajās sajūtās, šajā otrajā salā. Un tad paraugies apkārt, un tu pamani, ka ir vai parādās zemes strēle, tilts vai laipa, kas ved tevi uz trešo salu. Un tu ar vecākiem dodies uz to. Nav jāsteidzās, ej savā ātrumā. Un tāpat kā pirmajā un otrajā reizē pievērs uzmanību. Kas tev ir apkārt no šīs trešās salas, ko tu redzi, ko tu jūti, ko tu dzirdi. Varbūt šajā brīdī tev gribās jau pilnīgi kaut ko citu, gribās veikt šo meditāciju, vēl nedaudz esi šajās sajūtās, bet varbūt gribās doties dziļāk un izprast kaut ko vairāk. Paveries visapkārt. Un tad, kad tu esi apskatījusi visu apkārtni, piefiksējusi tos objektus vai tās lietas vai tās sajūtas, kas tev ir, atkal pievērsies saviem vecākiem un saki: Mammu, tēti, lai neatšķirtos no jums, lai būtu piederīgāka jums, es izvēlējos sevi ierobežot un nosauc tās lietas vai sajūtas, kurās tu jūti trūkumu. Piemēram, es izvēlējos dzīvot mazā dzīvoklī, vai es izvēlējos, lai man nav darba, vai lai man ir parādi, vai pilnīgi jebko, kas tevi ierobežo un ko tu uzskati par piemērotu pateikt šajā brīdī. Un tad turpini. Bet mammu, tēti, no
šī brīža es izvēlos bagātīgāku ceļu. Es izvēlos, lai mani sapņi realizējas, lai pie manis nāk vajadzīgie resursi, vajadzīgie cilvēki, vajadzīgie apstākļi, lai man viegli izdodas saņemt tās lietas, ko es vēlos. Es izvēlos citu ceļu un citas iespējas. Ielpa pauze, izelpa pauze. Un tagad apskaties, kaut kur tev līdzās jābūt lādītei, kurā iekšā ir kāds priekšmets. Katram tas būs pavisam cits priekšmets. To, kas tur ir, tas ir vispareizākais priekš tevis. Tu to vari paņemt līdzi vai atstāt šeit, bet jebkurā brīdī, kad tu to vēlēsies un kad tev tas būs nepieciešams, zini, ka šis priekšmets būs tev pieejams. Tas ir kā sava veida talismans, kā sava veida atgādājums un atslēga, kā sava veida atļauja, ka tu drīksti dzīvot vēl laimīgāk, vēl labāk, tu drīksti realizēt projektus, iegūt kādas lietas, tu drīksti ceļot, dzīvot, radīt un realizēt to, ko tu vēlies. Ielpa pauze, izelpa pauze. Šajā brīdī pasaki paldies vecākiem un to, ka viņi vienmēr būs tev svarīgi, bet tu izvēlies gūt savu pieredzi. Un šobrīd paliec viena. Izvēlies no šīm 3 salām, kuras tu tikko apmeklēji, to, kas uz doto brīdi tev ir pati piemērotākā. 1, 2 vai 3. Jebkurā laika momentā tu varēsi izvēlēties citu, bet kura no salām uzrunā tevi šobrīd. Lēnītēm nesteidzīgi aizej uz to. Ielpa pauze, izelpa pauze. Sajūti šo vietu, šīs vietas spēku. Ielpa pauze, izelpa pauze. Ielpa pauze, izelpa pauze un atver acis. Tagad paņem papīra lapu, rakstāmo un pāanalizē. Tu vari pie katra punkta uztaisīt pauzīti un pierakstīt tās lietas, kas bija raksturīgas tieši tev, kādi tēli, kādas būtnes, kādas sajūtas parādījās tev. Sāksim ar pašu sākumu. Numur 1. Pašā sākumā, kad stāvēja ezera krastā, kāds bija ūdens ezerā. Jo tīrāks, jo skaidrāk tu spēj nolasīt un saņemt zīmes no savas zemapziņas, no visuma un no lauka. 2. Kurā pusē tev bija tilts? Kreisā puse saistīta ar pagātni, labā ar nākotni. Ja tilts vai laipa tev bija tieši priekšā, tad tu vairāk orientējies uz būšanu šeit un tagad. 3. Gan kopumā, gan uz katras salas atsevišķi, ejot, kur atradās tavi vecāki attiecībā pret tevi, vai gāja pa priekšu tev, vai aiz muguras. Ja tev aiz muguras, tad tu saņem pareizu enerģijas plūsmu no dzimtas. Tā sniedz tev atbalstu un spēku, bet ja vecāki gāja tev pa priekšu un tu aiz viņiem, tas var liecināt, ka tev trūkst atbalsta no dzimtas. 4. punkts.
Uz pirmās salas dzīvnieks. Tas ir tavs totēms uz šo brīdi. Bet priekšmets, tas ir tavs amulets uz šo brīdi. Piektais. Varbūt jau tu saprati, ka pirmā sala saistīta ar tevi, tavu veselību un ķermeni. Otrā ar attiecībām. Trešā ar naudu un karjeru. Kur tu jūties vislabāk? Kādi tēli īpaši palika tev atmiņā? Un uz kuras salas tu izvēlējies palikt? Tā ir tā joma, kurai šajā brīdī tev jāpievērš uzmanība, jāvelta laiks, vai tieši šajā jomā ir laiks realizēties. Un 6. Ja tu vēlies vēl kādu reizi iet šo meditāciju, tad programmē to tā, pēc tāda scenārija, kādu tu to vēlies. Piemēram, zinot, ko katra sala nozīmē, mēģini apzināti padomāt, kādas lietas tev nepieciešamas vai kādas lietas tev neapmierina un izsaki tās vecākiem. Piemēram, ja tev bieži sāp galva, tad veselības salā piemini tieši to. Tāpat zinot, kā būtu pareizi jāplūst enerģijai. Kā būtu jāiet vecākiem, tad ej tiem pa priekšu, lai enerģija plūst pareizi. Vai, piemēram, apskatot lietas sev apkārt uz katras salas, ienes tās, kas tev tavā dzīvē ir vajadzīgs. Piemēram, attiecību salā, tas var būt partnera tēls, bērnu smiekli vai tas, ko tu vēlies. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā meditācijā. Es ļoti ceru, ka tev tā noderēja un nesīs daudz prieka un to lietu piepildījumu, kuru tu vēlies. Uz tikšanos!